Tēma vīriešiem. Statistika ir diezgan bēdīga. Vīrieša dzīves ilgums Latvijā ir 55 gadi vidējais. Kāpēc tā? Tāpēc, ka vīrietim nav tāds orgāns, kas ir sievietei. Sievietes ilgāk dzīvo nekā vīrieši. Tā ir dzemte. Tātad sievietei caur dzemdi katru mēnesi izvadās ļoti daudz toksīnu un indes. Bet vīrietim, neizvadās, tā kā sievietei. Vīrietim nav tādas iespējas, katru mēnesi nolaist asinis. Tāpēc, ir jāpārstāj ēst visādus draņģus, jāpārstāj ēst saindēta veikala pārtika, jāpārstāj dzert aliņš, ir jāsāk dzert kvalitatīvs ūdens, pietiekamā daudzumā, ir jāēd kvalitatīva pārtika, sports, un, protams, ir jāiztīra organisms, ir jāatbrīvo organisms, jānoņem šī te toksiskā slodze, ja jūs gribat saglabāt, savu dzīves ilgumu. Kvalitatīvas, gribat veselību saglabāt, ilgi dzīvot, saglabāt visas savas vīrišķās funkcijas, savu testosteronu līmeni, tad ir jādara viss iespējamais. Un pie manis var pieteikties uz attīrīšanās programmu. Katram sastādu individuāli.